reflektējot uz budžetu, es, protams, sapratu, ka galvenā debāte notiks tieši Rīgas domes sēde 21. datumā. Līdz ar to arī mūsu priekšlikumu kopsavilkums mēs iesniegsim un sagatavosimies, lai to varētu redzēt visi un dzirdēt visi rīdzinieki. Ne tikai komitejas sēde. Ir saprotams, ka lielāka daļa no opozīcijas vai pārsvara visi no opozīcijas priekšlikumiem netiks ņemti vērā, taču kopumā vērtējot esošo piedāvātu budžetu, es gribu tikai konceptuāli pateikt, kāpēc es balsošu pret šo budžetu, jo neskatoties uz to, ka prioritātes ir definētas drošība, infrastruktūra, izglītība, ekonomiska izaugsme, ģimenes un bērni, taču, manuprāt, ļoti daudz finanšu resursus no Rīgas domes pamatbudžetā notiek novirzīšana gan ne pēc mērķiem, ne pēc būtības, bet arī valsts pārvaldes aparātu uzturēšanai, projektiem, kuru liederība vai pienesums rīdziniekiem ir apšaubāms, investīcijas projekti, kuri patiesībā veic pētījumus, sniedz atzinumus, sagatavo apkopojumus, nodrošina konferences uztaisīšanu un ieteikumu sagatavošanu. Strādājot komitejās, katra no komitejām sēdēm, kur bija detalizētais izklāsts, mēs konstatējam ļoti daudz šāda veida finanšu līdzekļu apgūšanu. Kaut, protams, nenoliedzami ir arī loģiski projekti un vajadzīgi infrastruktūras objekti, taču ir ļoti daudz nepamatotu līdzekļu apgūšanas virzienus. Un, manuprāt, arī ģimenes un bērni, pensionāri, sociāli maznodrošinātas iedzīvotāju grupas nav pietiekoši viņu intereses šajā budžetā ierēķināts, noteiksim to tā, un atkal diezgan daudz projektu, kuri pamatā ir būvniecības, celtniecības vai pagrabā iekārtošanā vai krustojumā izpēte, kuri patiesībā reāli rīdziniekiem nekāda labuma nedod. Līdz ar ko kopumā es balsošu pret gan šodien, gan arī Rīgas domē, ja netiks ņemti korekcijas, ko piedāvā arī mūsu frakcija apvienība Jaunlatviešu suverēnā vārā un arī citi opozīcijas deputāti. Paldies!